kā saka, jāsaka, nav laika trenižera zālē, tad jātrenēs darbnīcā, ne? Ja tā, kad pulkstens ir 10 no rīta un Oskars vēl neko nav izdarījis, tikai tāpēc, ka es tikko ienācu darbnīcā, jo man bija jābrauc 2 stundas uz vienu pusi, savākt virtuves virsmas, tikai tāpēc, ka pirkt jaunas virtuves virsmas nav izdevīgi. Viņas nāk ap 180-200 poundiem. Man sanāca savākt, teiksim, tā aptuveni 3 virsmas pār 300 poundiem. Tas ir vēl ok, jo man ir jātaisa lielais engrēnieks atkal. Galvšķiedzeris, sorry. Tas ir jātaisa un vēl šis tas būs jātaisa. Bet šajā video es izdomāju vienkārši uztaisīt video un parādīt lietas, ko es taisu. Vienkārši, ja kāds varbūt grib paskatīties kādreiz pats kaut ko uztaisīt, kaut kas tam līdzīgs, un tās būs, teiksim tā, viens no pirktākajām precēm, ko man visu laiku tagad pērk, un man viņas ir jātaisa daudz. Jāuztaisa ir 3, 4, 5, 6, 7 kubi, jātaisa ir vienkārši prosta dēlīši, tāda ir noapaļotām maliņām priekš lazerēšanas vispārējā. Tad ir jātaisa, teiksim tā, ka taburetes un galdiņi. Tad ir jātaisa sofa side tables, tas ir pie dīvāna, tādu galdiņu blakus, pie ir jātaisa ego priede, kura man nav, upsī, jābrauc atkal pakaļ. Un, viennozīmīgi daudz, kas ir jātaisa, bet varbūt kādam būs interesanti paskatīties. Es domāju, ka īpaši nefilmēšu, kā es viņus taisu, jo ļoti vienkārši. Es pēc tam izstāstīšu un parādīšu, un daži tiek taisīti slinkā veidā, tikai tāpēc, kad es sāku taisīt viņus, teiksim, tā ar tapām un visu tā, lai smuki neko neredz, man viņi bija pa lielāku cenu pārdošanā, un pēc tam es uztaisīju tādus pašus slinkā veidā, lētāk, un, protams, ka cilvēki izvēlās lētāk. Tad, es eju uz lētāko veidu, jo, neviens man nemaksās par to, kad es teiksim, tā, to pašu mortaisu un te no viss smukos savienojumus taisīšu ar stundām. Neviens man par to nemaksās, tāpēc taisīsim slinkā veidā, ātrā veidā, bet tajā pašā laikā būs zolīts, smuks, krūs, neredzēsim, visu noslēpšam ar tapiņām. A ne? Davai močiem. Kā jūs redzat, kubi ir pabeigti. Es uztaisīju 3 lielos, jo man mājās ir 1, un šeit ir 4 savādāki. Tas ir tā kā komplektiņš. 2 ir tādi, bet es vēl neesmu uztaisījis aizmugurē caurumiņus, jo klients man nav atbildējis, kas ko kā. Un kā jūs redzat, saskrūvēju, tiešām noslinkoju, jā, bet, kā jau es teicu, man nav jēgas, tāpēc, ka neviens man par to nemaksās. Es varētu viņus pārdot par 100, come on, kurš pirks par 100 poundiem? Nepirks cilvēki, jo šie man ir par 27 poundi vai 25 gabalā, un tas te komplektiņš bija 70 vai 60, kaut kas tam līdzīgs. Un aizmugurē 2 šādi, vienkārši uz skrūvēm, uzkar viņu un superbambaču. Tie tikai 2 orderi, tas sanāk, te būs 1 orders un tur ir vēl 1 orders, un man vēl jāuztais ir 20 kaut kur 100 orderi. Turpinām, ejam pārējais pusdienas, uzpīpēm, uztaisam breiku un močiem tālāk. Tā, kur es tiku? Nekur. Skola bija jāskrien sīkam, bija Ziemassvētku koncerts. Baigi labais bija. Tātad, nākošās 2 lietas. Šādi vanas, dušas paliknīši, taisīt nozola. Un viņi pēc tam tiek nosmērēti ar eļļu, un viņi izskatās šādi. Ir šāda tipa, ir garanā veidā, un tad ir tie bubli. Kā es viņu saucu, bubli batmats. Tos arī diezgan labi pērk, teiksim tā. Tad vēl ir šāds brīnums. Šis tāds ir? Nā. Taisīts no egles un priedes. Vienkārši viņš ir taisīts tādā veidā, lai viņš izskatās vairāk tā kā vecmodīgs un vecs, teiksim tā. Viņš ir noslīpēts, bet tajā pašā laikā šeit ir zāģējumi. Markas vēl bišķiņi redz. Markas. Kaut ko no tā pateicu, man liekas. Un viņš ir noslīpēts, un pēc tam viņš ir noslīpēts ar nedaudz raupjāku smužpapīru, lai tā kā tās švīkas vairāk redz visu. Un tā kā, piemēram, antīks stils, tāds vecs, kaut kas tam līdzīgs. Tāda ir pārdošanā, un pērka arī, teiksim, tā diezgan labi tagad.
Un vienīgais tas, ka viņš pēc tam ir jānokrāso ar, es neatceros, kaut kādu krāstu bija jāskatās. Ko es vēl uztaisīju? Smējieties vai raudat? Mans labākais draugs Dēls. Pākdēļs. 80 cm dēlis. Labi, viņš vēl nav noslīpēts, viņš būtu noslīpējuši. 15 cm. 15 cm, jā, 15 reiz 22 mm. 80 cm garš. Noslīpēts smuki no visām pusēm, vienkārši tā, ka, tiešām, lai super gluds ir, nav tur, ka tur kaut kur, nezinu, redz tos zāģējumus vai kaut kas tāds, redz, tā kā mala plīs nostījot, tas būs jāslīpē. Tā, lai tiešām ir smuki, ko cilvēks viņi dara, nezinu. Viņi ir ielikti. Es pat aizmiršu, kā viņi ir ielikti, bet viennozīmīgi viņi ir ielikti kā vienkārši dēļ. Tad pabeidzam dēli un turpinam. O, božu muj. Tā, kas tur vēl ir? Sofa side table. Uztaisīts. Dēlis. Uztaisīts. Fine side table, tie nav. Tad taisīsim krafta blankus. Ozola blanki. Tā kā paliknīši, teiksim tādi, bet kas tu daudz? Lielāki. 10 reiz 20 cm jums parādīšu. Un vēl divi galdi jāuzmačī šodien. Un vēl kaut kas bija. Продолжаем. Taburetītes. Ļoti vienkārši. Šīs ir, tad, man liekas, nākušais darbs no pirmsreiz. Es jau, man liekas, esmu sajaudzis darbs jau. Viennozīmīgi šādas divas, abas divas ir vienāda izmēra. 4 cm kājiņas, tādas bez apakšējā plauktiņā. Abas divas iet vienam klientam. Tādas te 50 poundu viena. Arī foršas tādas. Kā galdiņas izmanto vai kā taburetītes. Var sēdēt virsū. Ideāli. Tāds foršs. Tā. Tad mēs turpinām ar ko? Jāskatās saraksts un taisam nākušo lietu. Dadi. Tātad nākošie darbi ir uztaisīti jau. Wow! Ir 5 šādi. Gan drīz vai tāda paša tipa veida kā ozola. It kā vannas dušas paliknīši, bet varbūt cilvēki viņus izmanto kaut ko citu, jo personīgi es viņus neizmantotu, jo viņi taisīti ir no egles, priedes un tādiem dēļiem. Šādi, viņi vēl ir jānosmērē, kad viņus nosmērē, viņi tā rītīgi, čoini, smuki, brūni ir. Man nevar ko nosmērēt, man liekas, jums nevarēšu parādīt. Uzreiz tā. Viss melns palika. Nezinu, vai starpība redz. Šim dēlim, piemēram. Bet viennozīmīgi, kad viņus visus nosmērē, tad viņi ir smuki tā brūni. Tas melnais viss uzreiz ir jānotīra nostīlē, no tā, ka cilvēks jau tiešām viņi izmanto vannā vai dušā, tur melns ūdens. Bet viņi arī ir. Viss tiek taisīti tāpat kā otrs, tikai tik nodedzināti. Man bija jāuztais 1, 2, 3, 4, 5 šādi. Kas traks jau nav. Un tad, kas man vēl bija jāuztais, tas vēl nav viss. Šādi. Arī pie divāna, galdiņa vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Man ir ielikti viņi pārdošanā vairākos augstumos, cilvēks var izvērties 50, 60, 70, 80 cm. Kas par zina, kad īkā? Divi šādi bija, šie arī iet vienam cilvēciņam. Šie iet vienam cilvēciņam, tur 4 iet vienam cilvēkam, vēl viens iet vēl vienam cilvēkam. Tā. Tad vēl man ir jāuztais viens galdiņš, cilvēks prasīja, viņš atsūtīja man kaut kādu teksturu, es pat nezinu, kas par galdiņu, kaut kādas firmas nosaukumu. Es sameklēju, līdzīgi galdiņu aizsūtīju viņam bildes, viņš bija priecīgs. Vispār rakstījā,
Viņš bija priecīgs, un es teicu, ka es uztaisīšu, maksimāli pēc iespējas cik līdzīgiem varēšu, bet, teiksim tā, nesolu, ka viņš būs galīgi identisks tāds pats, bet, pamēģināsim to vēl uztaisīt, un es domāju, ar to pēdējo preces nobeigšu video, jo es jau esmu sajaucis, cik preces esmu uztaisījis un kas ko kā. Varēs pēc tam pats skaitīt. Un tā būs arī pagājusi, teiksim, tā diena, ja es paspēšu viņu uztaisīt vēl. Es gan daudz var izdarīt, atvainojos, ka žāvojos, un ka besīs bišķi no 5 rītā, kā nekā jau te. Ko, davai tad pēdējo precīti un ejam gulēt. Ko tu dari? What are you doing, Oliver? It's okay. Tu var runāt. Saki, kā tev iet? Labi? Saki kaut ko. Labi? Es nefilmēju, viss kārtībā. Tev iet labi? Tu tur zīmē, Oliver? Māja? Ar tik daudz caurumiem? Māja ir daudz caurumiem. Ko, tātad es esmu nobeidzis šo galdiņu, kurš atkal izskatās kā taburete, beņķītis. Es uztaisīju šeit tādas maliņas, viņš vēl nav nosmērās. Varbūt redzēs tuvāk. Tāpēc, kad bildē bija tāds, bet es nezinu, vai klientam tāds vajadzēja. Es ceru, ka vajadzēs. Arī tiešām zolīdi izskatās. Tāds foršs. Super. Tā ir pēdējā prece šodienai un beigsim strādāt. Paņēmu savu palīgu uz garažu. Darbnīcu garažu. Ko palīgs dari? Ko dari? Līmē māju? Super. Tev visi galva balta. Tad tās bija, teiksim tā, nevis visas, bet tikai daļa no pirktākajām precēm. Neskaitot šo. Pabeigšu runāt, tad varēs varbūt, ok? Kur es paliku? Jā, tad, šī vienīgais. Bet, viņi visi ir līdzīgi un vienādi un tāds arī visu laiku pērk, plus mīnus. Bet šo nosmērēsim un ieliksim atkal pārdošanā. Pat citu cenu, protams, viennozīmīgi. Kāds cits gribēs nopirkt. Tad tā arī pagāja, teiksim, tā man diena un tik daudz var izdarīt pa dienu. Labi, bišķiņ vairāk pa dienu. Pēc, kad es vakardien bišķiņ pakasījos vēl. Paldies, ka skatījāties. Kas grib uzspiež laiciņu, piesakojam. Un būs viens bombočku video. Nāks, drīz es nevaru sagaidīt. Es parādīšu īsumā. Šīs kastes redzat? Uzminiet, kas tajās kastēs ir. Man jau, ka daudz sapratīs, kas tur ir. Bet par to būs tēma nākošajā video. Es ceru, ka nākošajā, nevis aiz nākošajā. Par to būs tēma nākošajā video. Kas, ko, kā, kas tur ir iekšā, kāpēc man to vajag un tādā garā. Ne? Tā kā tā visiem, Oliver. Kamā ir rociņi?